Labdien! Mani sauc Aivars Tīrnieks. Esmu bijušais valsts policijas majors. Šobrīd atrodos izdienas pensijā. Patreiz pārstāvu ģimeni tiesāšanās prāvās, nelikumīgas tiesāšanās, kurā tiek veikta naudas izspiešana no konkrētās ģimenes pārstāvja. Šobrīd esmu formas tērpā tādēļ, ka vēlos ar to parādīt godu likumam un šai valstī, kurai esmu devis zvērestu, un gan pārstāvāmām personām, gan arī mūsu līdzpilsoņiem. Pirms sāku runāt par lietu, vēlētos atgādināt to, ka Latvijas televīzijā, 1. kanālā un TV3 ziņās tika rādīts interesants sižets par Latvijas tiesu sistēmas kļūdām, kuru dēļ Eiropas cilvēktiesību tiesā ir ierosināti uz šobrīd 107 procesi, kuros lielākajā skaitā gadījumu Latvijas valsts zaudēs un būs spiest izmaksāt milzīgas kompensācijas cietušajiem. Komentējot šīs tiesu, tā teikt, kļūdas pēdiņās, interviju sniedza ģenerālprokurors Ēriks Kalnies, kurš attaisnoja šo tiesnešu darbību ar it kā nepietiekamā mācību, ar to, ka šobrīd ir krīzes situācija, naudas trūkums, un tādēļ arī veidoties šāda veida kļūdas. Savukārt zinātņu doktors un Rīgas juridiskās augstskolas mācību spēks Mārtiņš Šmits teica, ka tā esot nespēja lietas vērtēt kontekstā ar cilvēktiesību tiesas praksi, kā arī tiesu nespēja saskatīt Latvijas likumus sasaist ar cilvēktiesību konvenciju. Jāatzīst, ka gan augstās amatpersonas šis atzinums, gan arī mācību spēka šie vārdi ir absolūti meli. Tādēļ, kas ir cilvēktiesību konvencija? Cilvēktiesību konvencijas pirmā sadaļa un tās 13 protokoli ir gandrīz vai identiski ar Latvijas satversmes 8. nodaļu, kur tiek runāts par cilvēka pamattiesībām. Pamattiesībām. Tā faktiski, ja tā varētu tēvaini izteikties, ir rakstītā morāle. Ko tiesneši nezina? Vai viņi nezina, kā tiešām taisnīgi spriest tiesu, ka jābūt ir tādai amatpersonai jābūt morāli augstā līmenī, ka ir jāciena cilvēki, lai aiziet pamācās pamatskolā līdz 3. klasē vēl. Jo ir cilvēki, kuri savu mūžu ir nodzīvojuši pat 100 gadus un nevienu reizi nav sodīti par jebkāda likuma pārkāpumu. Vienkārši viņi dzīvo pēc morāles, un viņi arī saskarās ar sabiedrību. Tātad, kad mēs beigsim melot reizi? Kas attiecas uz šiem nelikumīgajiem, tā sauktajiem civilu procesiem, kurus mēs dēvējam par instrumentu izspiešanas izdarīšanai, tad Jana Smila ģimenes pārstāve tika iesūdzēta tiesā no siltuma uzņēmuma Fortum Jelgava jau 2009. gadā. Savukārt Sijā Nebruka Jelgava par tieši to pašu piedziņu iesūdzēja tiesā Janu Smilu 2011. gadā par nesaņemtu apkures pakalpojumu caur radiatoriem. Viņi cenšas piedzīt līdzekļus, kurus reāli, kurus faktiski šī ģimene nav tērējusi.
Tas nav bijis ne pakalpojuma, ne arī līguma. Savukārt, personas, kuras veikušas ir noziedzīgus nodarījumus pret šo ģimeni un cenšas izspiest mantu bez tiesiska pamata. Viņas cenšas attaisnot šo savu rīcību ar vienkāršiem spriedumiem, vispār pat nebalstītiem uz likumu. Tātad ir secināms, ir vērtējams, ko nozīmē šie spriedumiem. Viņi cenšas attaisnot sevi, lai izvairītos no krimināla atbildības ar to, ka personām ir ticis piegādāts pakalpojums, bet savukārt saņemts nesot saņemts šis pakalpojums nesot dēļ pašu šo personu vainas. Tādēļ, ka viņi vienkārši nav ņēmuši šo pakalpojumu. Ja? Un tātad tas ir līdzīgi kā, piemēram, līdzībā ar telefonu. Piemēram, telekomunikāciju operators jums piegādā pakalpojumu, savukārt jūs maksājat katru mēnesi tikai abonēšanas maksu. Un pēkšņi telekomunikāciju operators iedomājas, ka viņš nelieto telefonu un netērē šīs minūtes sarunā, tad mēs vienkārši kaut kādu vidējo statistisko skaitli piesūtīsim un pieprasīsim viņiem maksāt arī it kā par sarunu. Jo galu galā pakalpojums jau ir piegādāts tikai pašas cilvēka vainas dēļ, kā viņi saka, viņš nav šo pakalpojumu saņēmis. Tā ir ārkārtīgi nelietīga, noziedzīga filozofija, kuru tātad tā skaitā arī piekopja, ja tā varētu teikt, līdz pat augstākai tiesai, jo ir atsevišķi prejudiciāli nolēmumi līdzīgās lietās, kurās viņi tieši to pašu arī tieši ar to pašu šo piedziņu, nelikumīgo piedziņu motivē. Tātad viņi cenšas aprobežot īpašumu bez likuma starpniecības, paši, kā viņi grib. Piemēram, cilvēktiesību konvencijas 1. protokola 1. pāns īpašuma tiesība aizsardzība nosaka sekojošu. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības uz sava īpašuma izmantošanu. Nevienam nedrīkst atņemt viņa īpašumu, izņemot, ja tas notiek publiskajās interesēs un apstākļos, kas noteikti ar likumu un atbilst vispārējiem starptautisko tiesību principiem. Savukārt, Latvijas Satversmes 105. pantā ir noteikts, īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Civila likuma 1036. pants nosaka, ka īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas varas tiesības pār lietu, cik tālu šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem aprobežojumiem. Tātad sevišķi noteiktiem aprobežojumiem likumā. Kopš šī problēma tika pacelta, jau kopš 2002. gada neviens nav spējis parādīt kaut vienu likuma normu, kura kaut kādā veidā dzīvokļa īpašnieku aprobežotu, lai viņš nedrīkstētu izmantot savas tiesības rīkoties ar savu īpašumu radiatoriem. Savukārt, pēc tam pierādot, nevis pēc tam, bet jau no tā paša brīža pierādot, ka pakalpojums netiek saņemts un nav ticis saņemts, tātad tās pilnas tiesības viņam arī ar šīm uz atteikumu tiesībām pastāvēt, ka šie radiatoru atslēgums tiek turēts kā pierādījums nākotnes tiesvedībai. Tas ir kā pašaizsardzības mehānisms, ar kura palīdzību ģimene aizstāv savas tiesības un arī turpmāk aizstāvēs. Tātad ierosinātais krimināla process, kuru ierosināja pagājušā gada vasarā, tas 2011. gada 28. jūnijā,
netraucēja Dobeles rajona tiesu turpināt virzīt izskatīšanai lietas. Faktiski krimināla process tika ierosināts tieši par to pašu priekšmetu, par šo nelikumīgo prasību, kuru vienalga tiesa turpina izskatīt, un, cik var saprast, arī turpinās izskatīt. Jebkādi iesniegumi par noziedzīgiem nodarījumiem, kurus veicis prasītājs un kurus arī turpina veikt, tiesa ignorē. Kaut gan tiesai krimināla procesa likuma 371. pānta 5. daļa tieši uzliek pienākumus ziņas nodot tālāk kompetentai izmeklēšanas iestādē vai likumā noteiktos gadījumos prokuratūrai. Viņi to vienkārši nedara, tāpēc, ka ignorē. Tiesa ignorēja kādus iesniegumus, sūdzības, prasības, noraidījumus, pilnīgi visu. 2011. gada 23. novembra tiesas sēdē un 14. decembra tiesas sēdē tika izsaukta valsts Dobeles rajona, Dobeles iecirkņa policijas darbinieki, lai fiksētu tiesneses Elitas Grigorovičas veiktos noziedzīgos nodarījumus. Nekāds rezultāts nesekoja. Ģenerālprokurors Kalmējers uzrakstīja formālu atbildi, ar kuru viņš neko nekonstatējot, un tā arī palika līdz šai dienai. Tā, šeit jūs varat redzēt divas civillietas, kuras tiesa sauc par civillietām. Mēs tās saucam par instrumentu izspiešanas izdarīšanu, ko tiesa par nožēlošanu veic divu kompāniju, Sija Fortum Jelgava un Sija Neprak Jelgava labā. Tātad lieta, kas attiecas uz Fortum prasībā pret Jānu Smilu, lieta ilgst jau kopš 2009. gada, tātad vairāki gadi jau. Un, kā jūs varat redzēt, tātad šeit ir tas lietu biezums, viņš ir diezgan, tāds iespaidīgs priekš šīs it kā vienkāršās problēmas, ja? Tā, protams, šī svētā valsts simbolika, ja? Un tā teikt, valsts vārdā tiek veikti noziegumi, tiesas sēžu zālē, par ko mēs arī esam pārliecinājušies tātad no iepriekšējām tiesu sēdēm, uz kurām tātad uz divām no tām tika izsaukta policija, lai fiksētu konkrēti tiesneses Grigorovičas veiktos noziedzīgos nodarījumus. Konkrēti Dobeles rajona policija. Jā, konkrēti tātad Dobeles rajona policija. Lūk, nekādu tālāku notikumu nesekoja, tā skaitā arī no kontrolējošo institūciju puses, konkrēti ģenerāla prokurora puses, vispār nekādu sankciju, nekādu darbību. Ja? Faktiski tika rakstīts pie šiem bieziem materiāliem, ka neko absolūti. Neko. Jā, tieši tā. Lai mēs varētu kliedēt šīs baumas par tiesas šo visu varenību, pie jebkādiem apstākļiem, tad es gribētu citēt likumu par tiesu varu 10. un 13. pantu. 10. pāns 1. daļa nosaka, spriežot tiesu, tiesneši ir neatkarīgi un pakļauti tikai likumam. Spriežot tiesu, nevis veicot noziedzīgu nodarījumu. 13. pāns 1. daļa, tiesnesis ar tiesas spriešanu saistīto pienākumu izpildes laikā ir neaizskarams. Ar tiesas spriešanu saistīto pienākumu izpildes laikā, nevis noziedzīgu nodarījumu izpildes laikā. To, ka šī neaizskaramība nav absolūta, var redzēt arī no krimināla likuma 291. panta, kura pirmajā daļā ir noteikts par apzināti nelikumīgu spriedumu vai lēmumu taisīšanu, ja to izdarīs tiesnesis, prokurors vai izmeklētājs, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem. Tātad padomāsim, līdzpilsoņi, padomāsim par sevi, padomāsim par citiem un cīnīsimies par savām tiesībām. Paldies par uzmanību.